Jaunizveidotajā Kocēnu novada pašvaldības un valsts vienotajā klienta apkalpošanas centrā iedzīvotājiem būs pieejams valsts minimālais pakalpojumu klāsts. Tas nozīmē, ka šeit novada ļaudis varēs iesniegt iesniegumus un saņemt dokumentus par valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumiem. Savukārt valsts darba inspekcijas, nodarbinātības valsts aģentūras, pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, uzņēmumu reģistra un valsts zemes dienesta sniegtos pakalpojumus būs iespējams saņemt e-vidē. Lai iedzīvotāji vienkopus varētu saņemt pakalpojumu vienu vietu, gan tās būtu jaunās māmiņas, kas nāk pēc sociālā pabalsta, reģistrēt jaundzimušo, arī šeit pat uz vietas mēs varam arī saņemt iesniegumu par pabalstu. Un tāpat arī visos citos jautājumos, kad iedzīvotājs nav obligāti jābrauc uz tuvāko iestādi, kas ir Valmierā, tad šeit vienkopus viņš var nodrošināt saņemt savus pakalpojumus, kas viņu tā kā interesē. Visi minētie pakalpojumi iedzīvotājiem tiks nodrošināti vienu vietu, lielākoties izmantojot e-vides sniegtās iespējas. Lai to nodrošinātu, ar klientiem strādās zinoši speciālisti, kas iepriekš apmeklējuši speciālas apmācības nedēļas garumā. Sarežģītākais bija valsts zemes dienesta pakalpojumi. Tie ir tādi specifiskāki, un tur, jāsaka, mēs ekspertu konsultācijas nesniegsim, tā kā tur arī apmeklētājiem būs jādodas uz valsts zemes dienestu. Tā kā ejošākais varētu būt ieņēmuma dienests, arī šīs te nodokļu deklarācijas, kas ir aktuālas no 1. marta. Tātad tie varētu būt, mums būs jāpalīdz iedzīvotājiem aktīvāk tādi. Klienta apkalpošanas speciālisti atzīst, ka līdz šim nereti ir nācies iedzīvotājiem piedāvāt dažādus pakalpojumus saņemt, izmantojot interneta vietni latvija.lv. Līdz ar to darbs e-vidē nav nekas svešs. Ir bijuši gadījumi, kad nāk deklarēties, kad grib maksāt šeit par to dzīvesveids deklarāciju. Mēs piedāvājam, ka to visu var nokārtot ar portālu Latvija.lv. Bez maksas, ja vien ir šī bankas karta, var autorizēties. Mēs jau esam pirms šī klienta centra atvēršanas jau to piedāvājuši un arī palīdzējuši iedzīvotājiem. Vienotā klienta apkalpošanas centra izveidei piešķirt arī valsts dotācija 2016. un 2017. gadam. Centra darbībai nepieciešams arī Kocēnu novada līdzfinansējums.